Rekonstrukcijas darbi Rēzeknes novada Lūznavas muižā notiek tā teikt divās frontēs. Kamēr viena būvfirma nomaina ēkas jumtu, tikmēr otrās kārtas strādnieki veic iekšdarbus. Vārds frontes ir īstais apzīmējums, jo abu būvfirmu savstarpējo nesaskaņu dēļ darbi neveicas tik ātri, kā gribētos. Tas pagaidām notiek tā. Nevis ritīgi, bet gļēvi. Ir iemesls kaut ko neizdarīt, tāpēc, ka jumta nav. Vai tas ir objektīvs vai neobjektīvs, tā ir cita lieta. Vai ne? Ja būtu jums, tad jau nevienam nebūtu ko teikt vairāk, viss kārtībā. Šobrīd 100-gadīgā muižas ēka stāv bez jumta. Arī celtnieki, kas līdz pavasara atkušņiem steigtu pabeigt jumta nomaiņu, Lūznavā nav manāmi. Izrādās, iepriekšējā brigāde nav pratusi izlocīt jumta skārdu pēc senajām metodēm, tāpēc tagad tiek gaidīta jauna komanda. Uz doto brīdi, ir atrasts jauna strādnieku brigādes, kas, es ceru, būs kvalificētākas, spēcīgākas un darba tempos ātrākas. Iepriekšējā atkušņa laikā, kad uzliktā pagaidu plēve nespēja nosargāt vēsturisko ēku, jau aplūdušas vairākas telpas. Tā ir mūsu atbildība, mēs atbildību uzņemamies uz sevi un arī radušās sekas gatavi novērst esam. Tikmēr Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji, kas regulāri uzrauga atjaunošanas darbus senajā ēkā, pauž neizpratni par celtnieku bezatbildību, jo jebkura kultūras pieminekļa lielākā vērtība esot tā autentiskums. Ja tiek bojāti mitruma dēļ mūri, sijas, tas nozīmē, ka ir jāmaina, un tas autentiskais materiāls, tas oriģinālais, viņš jau aiziet bojā. Un tas jaunais, kas būs tajā objektā, tas jau nav tas, ar ko mēs parasti lepojamies kultūras pieminekļos, cik liels ir tas autentiskuma, saglabātības stāvoklis. Jā. Jebkurš bojājums ir mīnus kultūras pieminekļa vērtībai, jā. Un ja tas ir neatgriezeniski, tad vēl jau vairāk. Lai sekotu līdzi darbu gaitai un izrunātu problēmas, ik nedēļu Lūznavā tiekas rekonstrukcijā iesaistītās puses. Projekta pasūtītājs, Rēzeknes novada pašvaldība, sola turpmāk stingrāk kontrolēt darbu izpildes gaitu. Būvniekiem ik brīdi mēs prasām elementāros darba izpildes grafikus, ja nepieciešams ir aktualizētos grafikus, jo mēs kā pasūtītājs gribam pārliecināties, ka konkrēts uzņēmējs šo objektu var apgūt. Ja mums radīsies kaut vai mazākās šaubas, protams, mēs rīkosimies un to nepieļausim, lai objekts kaut kādā mērā netiktu nodots laikā vai arī kvalitāte klibos. Līdz projekta noslēgumam septembra beigās daudz laika vairs nav atlicis, lai Jūgendstila pērle atgūtu iepriekšējo greznumu.